Šodien esmu pie sava ļoti, ļoti mīļa drauga. Jā, tas ir tepat vienā no Pierīgas mežiem. Blakus ir šoseja, blakus braukā mašīnas, bet šis koks man ir ļoti, ļoti tuvs un mīļš draugs, kas man ir palīdzējis, uzklausījis tādos mirkļos, kādos cilvēka draugs nevar uzklausīt, nespēja tik ļoti dziļi sajust. Un par godu manam mīļajam draugam ir tapis vēstījums patiesībā ne tikai šim kokam, bet vispār visiem cilvēkiem, un cik ļoti mēs esam saistīti viens ar otru, cik ļoti dziļi ir mūsu saknes, kas stiepjas gan dziļi zemē, gan augstu debesīs. Jā, nu lūk, un tā šeit es īstenībā sēdēju ziemas spelgonī, kurtkā. Tagad ir pavasaris, agrs, bet būtība nemainās, enerģija nemainās. Jā, tā kā tā. Patīkamu jums ceļojumu kopā ar manu draugu. Kā lai nosargā šo ārpasaules dārgumu, kas manās plaukstās mirdz? Strauji sitas man sirds, laika vairs nav, un apstājies it viss. Tik es un koks, mans senais draugs, un apkārt itin nekas. Mans plecs pret viņa, mana sirds jūt viņu, un viņš man, tas uzklausa un dzird, tas nejautā neko. Tas manu stāstu jau zināja, pirms plecs vēl tika pieglausts pie tā. Un vai tā var būt, ka koks to zina, ka tā var just? Es ļaujos, jo tā jūt mana sirds. Tik trausla, tik maiga, tik, ja vien spētu ietērpt vārdos šo sajūtu, ja vien spētu, tad katrai dzīvai būtnei pateiktu, ko jūt mana sirds. Un reizē sāp, reizē smelts un no laimes asara birst. Tik daudz es vēlētos teikt, bet esmu tikai es un mans senais draugs koks. Tās saknes sniedzas kosmosa plašumos, kurām neredz ne galu, ne malas. Tā zaru galotne plešas bezgalīgajā zvaigznājā. Tam nav jautājumu, tam nav vērtēšanas. Viņš vienkārši ir, bija un būs. Cik jauki, ka ļāvi man pieglausties un kā mājās sajusties. Ar dziļu pateicību atvados, acīs savam draugam ieskatos, vēl pēdējo reizi pieglaužos un realitātē atgriežos. Nu, lūk, tā kā tas ir mans mīļais draugs, kurš man ir uzklausījis nevienu reizi. Tā kā tā, vēršamies pie mūsu draugiem, apķeram kociņus, samīļojam tos un atrodam savu draugu, vienalga, kurā pasaules malā tas būtu.